Tātad sveicināti, es jums parādīšu vēl vienu kāršu triku. Un, manuprāt, šis ir labākais, kādu es jums līdz šim būšu rādījis. Tātad no sākuma es jums parādīšu pašu triku, un pēc tam izskaidrošu, kā šis triks tiek veikts. Tātad no sākuma es paņemu un samaisu kārtas. Un, ja jūs vēlaties, es jums pats varētu iedot samaisīt, taču tā kā šeit neviena nav, tad es pats to izdarīju. Tātad šo triku es veikšu ar pašu izdomātu stāstiņu, tā kā ceru, ka jums patiks. Tātad Karaļvalstī dzīvoja karalis ar savu karalieni, taču viņu starpā nostājās džokers, kurš gribēja ieņemt karaļa vietu un būt kopā ar dāmu. Taču to uzzinot, dāma viņu atraidīja un nodeva karalim. Tā nu dāma, džokers un karalis trietā devās noskaidrot darīšanas. Un visi iegāja iekšā mežā. Kalps to uzzinot un būdams uzticams savai dāmai un karalim, gāja viņiem palīdzēt. Un arī iegāja iekšā mežā. Mežā notika liels skandāls, taču galu galā Karaļvalstī atgriezās dāma, karalis un kalps, taču džokers tika izraidīts ārpus Karaļvalsts. Un tagad es jums varu iedot kārtas un parādīt, ka tur nav neviena džokera vairāk vai tādas pašas kārtas, kādas tika izmantotas. Tātad tagad es jums parādīšu, kā šis triks tiek veikts. Patiesībā šo triku veic ar 4 dūžiem, un kā jau es teicu, es pats esmu izdomājis stāstiņu. Un tā ir jūsu paša izvēle, kā šo kāršu triku veikt un kā viņu pasniegt. Tātad mēs paņemam karali, džokeri, uzliekam lūk šādi un uzliekam dāmu. Tātad šādi tas izskatās. Šādi mēs arī viņus uzliekam virsū uz kavas. Tagad, kad mēs it kā pārceļam kārtas, mēs uztaisam tādu kā atstarpīti lūk šeit, vienai pašai dāmai, pašai augšējai kārtī. Tagad mēs paņemam aptuveni pusi un uzliekam augšā. Taču nepazaudējam to atstarpīti, viņai ir jāpaliek. Lūk šādi paliek. Un tagad mēs paņemam visus atlikušās kārtas, parādīšu vēlreiz. Paņemam lūk visas atlikušās kārtas un uzliekam augšā. Tātad tagad mums augšā ir karalis un džokers. Un apakšā ir lūk šī dāma. Tagad mēs paņemam kalpu, apgriežam otrādi un uzliekam virsū šīs te kārtas. Taču ceļot augšā un apgriežot otrādi ir jābūt uzmanīgam, lai nebūtu šādi, ka mēs uzliekam un parādam, ka apakšā ir apgriezusies kārta. Tātad mēs uzliekam visu kavu šim kalpam virsū un pagriežam, tā lai nekas nav redzams, kas ir apakšā. Tad mēs paņemam, tā kā mēs it kā ieceļam to kalpu arī iekšā, mēs uztaisam tādu kā atstarpīti, tikai šoreiz apakšā lūk šādi. Tieši džokeram atstarpīti uztaisam. Tātad mēs paņemam ar mazo pirkstiņu lūk šo te kārti. Vieglāk arī ir, kad mēs it kā izdarām šādi, un tad tā lēnām un paņemam, noķeram to
apakšējo kārti. Lūk tā. Un tagad, kad mēs pārceļam un ieceļam viņu vidū, mēs paņemam šīs te kārtas, kas ir virs tā džokera, virs tās atstarpītas, aptuveni pusi, mēs paņemam un uzliekam virsū. Un tagad mēs varam iet cauri kārtīm un atrast lūk šīs te kārtas un paprasīt tam, kam mēs rādam triku, kas pa kārti ir starp šīm kārtīm. Protams, ka viņš teiks, ka tur ir džokers, jo mēs ielikām starp šīm kārtīm džokeri, taču mēs apgriežam un parādām, ka tur tagad ir kalps un ka džokers ir kavas augšā. Tātad paldies, ceru, ka jums patika un ceru, ka jums sanāks šis triks.